Paldies, ka nominējāt mani! Nākamos mēs nominējam. Pēdējā laikā sociālajos tīklos aktualizēsies jauna kustība jeb spēle, kura tiek dēvēta par izaicinājumu jeb nomināciju. Tās pamatā ir cilvēka filmēts video, kurā viņš izdara vienu pudeli alus un nominē nākamos 3 cilvēkus, kas turpinās spēles ķēdi. Izaicinājums spēles aizsākumu meklējam Austrālijā, bet laika gaitā tā atceļojas arī līdz Latvijai. Spēles noteikumi paredz nominētajam cilvēkam izaicinājumu uzdevumu izpildīt tuvāko 24 stundu laikā. Ja tas darīts netiek, cilvēkam tiek piešķirts kāds sots. Spēles rezultātā cilvēki apreibinās, jo tiek lietot arī spēcīgāki alkoholiskie dzērieni. Ārzemēs pat reģistrēti letāli gadījumi, kuru cēlonis bijusi šī spēle. Latvijā spēles strauja attīstība no nevainīgas alus dzēršanas var pārtapt par nopietnu draudu sabiedrības veselībai, un tā kā darbības vide ir sociālie portāli, radušos kustību, kas daļā sabiedrības izraisījusi negatīvu vērtējumu, uzrauga Latvijas interneta asociācija, taču kaut ko ietekmēt tā var visai ierobežoti. Nu jā, principā mēs iejauktos tajā brīdī, ja tiešām klāji tiktu pārkāptas bērnu tiesības un tiešām jau kaitnieciskas darbības tiktu darītas, tad mēs iejauktos. Citādāk, tā ir, tomēr, ja kaut kāda video nonāktu internetu vidē, kas būtu kaitīgi nepilngadīgām personām, tad mēs iejauktos, ka mēģinātu darīt visu, lai šie video tiktu izņemti no internetu vides. Par to, ko bērnu un jaunieši tur dara, tas ir vecāku atbildība. Internets ir lieliska vieta, kur cilvēks var justies piederīgs kādai grupai, kļūt par daļu no tās, tajā brīdī apzināti vai neapzināti iedarbojas dažādi psiholoģiskie faktori. Es domāju, ka ir vērts runāt par motivāciju kā tādu, jo visiem cilvēkiem ir viena ļoti svarīga vajadzība būt pieņemtiem un būt atzītiem sabiedrībā, jeb savā sociālajā vidē. Ja, un, kā es redzu, viena no motivācijām ir vienkārši iegūt atzinību, un jauniešiem vienalga kādā veidā, vai tā ir pozitīva vai negatīva, bet viņi saņems uzmanību tādā veidā. Otrs ļoti spēcīgs motivējošais faktors cilvēkiem viņa aktivitātei ir bailes. Un bailes ir viena no ļoti spēcīgām emocijām, un tajā brīdī, kad cilvēks saprot, ja viņš nepiekritīs, viņam ir ļoti bail kļūt atstumtam. Un bailes vienmēr ļoti stipri virza uz kaut kādu darbību. Ja, un šeit šī vajadzība būt atzītam, pieņemtam un bailes to nesaņemt, tās ir arī tās, kas virza cilvēku šādi rīkoties. Ārējā motivācija, vēlme būt piederīgam kādai grupai. Tas svarīgi ir lielai daļai cilvēku, bet ne visiem. Ir ļaudis, kas saņemot nomināciju izvēlas šo spēli pārtraukt, tās kustību apstādināt un nominācijas tālāk neizvirzīt. Tāpat ir gadījumi, kad spēles noteikumi tiek mainīti, alus dzeršanu nomainot pret sportiskām aktivitātēm vai labdarību. Iespējams, ka es mainīju noteikumus tādēļ, ka man vienkārši apnika, ka manā timelainā visu laiku parādās tie video, kur man draugi, paziņas un citi lieto alkoholu, bet es domāju, ka varētu izmēģināt kaut ko citu un paskatīties, kāda būtu cilvēka reakcija, ja viņi ierauga, ka kāds ir izdomājis, ka var arī kaut kā citādāk, bet, protams, vēl lielāks prieks bija pēc tam, kad es ieraudzīju, ka, piemēram, puiši šo eksperimentu, šo video ir izveidojuši pilnīgi citādāk, piemēram, kaut kādām sporta aktivitātēm un kaut kādiem tādiem jaukākiem izaicinājumiem, teiksim tā. Šeit latvieši nav tam īsti gatavi, jo tas, kas notiek, piemēram, Austrālijā, Īrijā, Amerikā, ka to sauc par neknominēt, ka mēs neesam tik drosmīgi, ka mēs tomēr kaut kā pielāgojamies savai mentalitātei. Par to jau liecina arī tā alus dzeršana. Mēs dzeram 0,5 alu, mēs uztaisam 50 pietupienus, bet mēs to nedarām kaut kādos trakākos veidos. Šāda veida kustības, akcijas vai spēles parādās tikpat ātri, cik pazūda. Iesaistīties tajā vai nē, katra paša cilvēka ziņā, protams, izvērtējot no tā izrietošās sekas.